Viena lieta, ko var pamanīt uz to rāmu, kāpēc tas arī bija tik lēts, pat kad tā firma bija savā praimā, ir tas, ka viņi mazliet izmaksas turēja zemāk ar to, ka mūsdienās ir pieņemts rāmjiem, ka šeit ir tāda maza vītne caur, kur tu vari izlikt skrūvi, un tā skrūvi ir iestrādāta iekšā, lai tu vari iespriegot ratu daudz vieglāk. Tu vienkārši pievelc šito skrūvu, patīk kā ķēdi ir, skrūvē ciet, un tā visu laiku tev turās iespriegot ķēdi. Citi arī ir izdomājuši jaunas lietas, ka šitas bremzīšu stiprinājums nav un ka ir šeit, bet tas jau atkal ir kā kurai firmai, un tad šeit vienkārši nav nekas īpašs dizains, tīri vienkārši trubiņi priekš stiprumu. Tās ir tādas vietas, kur pieņemsim kaut kādas firmas uztaisa savu to dizainu, lai vieglāk atšķirt. Bet tā vispārīgi, tie rāmi ir viss veidot Taivānā, tur nav īsti ko iespringt. Var redzēt, ka šis rāms jau labi laiku stāv, jo iekšpusē es te redzu pāris vietās Ruslans uzmeties. Šeit ir saskrāpēts, pat bukti ir. Tepat ir bukta. Kāds viņi tur būs pie zemes netīšām nomets, bet tāpat aizvedīšu krāsot, baigi tā bukt. Diži neko nemainīs. Un tāpat viss, kas te ir saskrāpēts no tiem putekļiem, tiks noslīpēts. Tāpēc, tādas ir mazas nianses rāmjiem. Nekas tāds traks nav, pilnīgi brīnišķīgs rāms. Varbūt bišķi smagāks, 100 vai 200 gramu smagāks par to rāmu, ko es biju gribējis pirkt, bet arī atšķirība tiem cenā bija 270 eiro. Tāpēc man nav grūti paņemt šito un to rāmu es paņemšu nākamreiz. Vispār nav problēma. Es iepriekš nebiju pamanījis, bet paskaties, te Ruslans ir uzmeties. Tiešām būs ļoti ilgu laiku stāvējis tas rāms. Obligāti vajag krāsot. Jopcik, Ruslans, tā man ir pirmā reize. Labi, šis ir 3. pilnīgi jaunais rāms, ko esmu nopircis. Bet sanāk šis, ka būs diezgan daudz stāvējis, un tāpēc viņš te ir sarūsējis, saskrāpēts, un vēl kāds viņi nogāzis pie zemes ar buktīti. Bet, reka samaksājis. Skopais maksā 2 reiz. Samaksāja lētāk, un reka arī dabūja lētāk.